Šodien svētdiena obligātā fitnesa zāle apmeklējuma diena, bet ko es gribēju ar tevi šodien parunāt? Par dekoratīvo kosmētiku. Par dekoratīvo kosmētiku un tavu sejas izskatu sporta zālē. Meitenes, ticiet man, nav labais stils, nav veiksmīgais variants izmantot biezu dekoratīvās kosmētikas kārtu tieši dodoties uz fitnesu. Bet realitāte rāda ko citu, un jūs ļoti bieži nākat uzkrāsoties. Kas ir jāņem vērā? Jā, protams, tas ir nepieciešams iespējams tam vizuālajam izskatam, bet atceries vienu, dekoratīvā kosmētika var veicināt sejas ādas sērcītas aktivizēšanos. Nākamais, tad, kad tu sporto tiešām apzinīgi un kārtīgi, sejas āda vienmēr spīd intensīvāk, vairāk, attiecīgi viņa traukojas vairāk, un kas notiek? Var rasties papildus kairinājums, izsitumi, pumpas, putītes un visas nelabvēlīgās iespējas. Tāpēc, tad, kad tu dodies uz sporta zāli, notīri savu dekoratīvo kosmētiku, atstāj savu iecienītāko, mīļāko parfīmu mājās un nevajag no sporta smaržoties, krāsot pulpas un krāsot ēnas un likt biezu tonālā krēma kārtu, lai labi izskatītos zālē. Zālē mēs strādājam paši sev. Neviens uz mums neskatās un nevienu absolūti neinteresē, kā mēs izskatāmies. Mēs esam šeit tikai tāpēc, lai strādātu pašas ar sevi un nav jārada kaut kāds papildus vizuālais efekts. Tāpēc atceries. Tonā nomazgājam visu dekoratīvo kosmētiku, atstājam kopjošo kārtu un pēc treniņa ideālā variantā to tomēr būtu nomazgāt vēlreiz seju pēc treniņa ar kaut ko ārkārtīgi maigu sauci, kaut kādas gēlas putiņa zibites, kas paredzētas ļoti jutīgai, jeb dehidratētai sejas ādai, lai lieķi nesausinātu un atkal nekairinātu. Un uzliec vienu plānu kopjošā krēma kārtiņā, ar to pilnīgi pietiks. Šī nebūs sejas ādas pārmazgāšanai, ja pāraprūpe. Tā būs rūpe par to, lai viņa ir tīra un ilgstoši saglabā bez putītēm, bez izsitumiem.